kārtīgas dzelzes, un Arnis pirms ieraksta teica, ka šis ir svarīgākais. Nē, viena no svarīgākajām motora sastāvdaļām. Pamēģinām pacelt. Ar vienu roku? Jā. Nopietni? Nē, es ar vienu roku nevaru. Tas ir vēl viena tāda pati sastāvdaļa. Kā V8 motoram, katrā pusē pa vienam. Nu, forši. Pa vienam izpūdes kolektoram. 50% no motora bojā ejas iebūvētajiem motoriem ir, kad šie nolietojas un sāk... Tas ir izpūtējis? Nu, var teikt, izpūtējis. Forši. Ja domāties, tie, kas nav ar laivām saistīti nekādā veidā, mašīnas izpūtēja, nu, principā visu to trubu no motora nāk ārā līdz pat beigām. Nu, ja tā, bez iespringšanas ar vienu roku un šito, es taču ar vienu roku nevaru pacelt. Nu, tur ir 30 kg kaut. Nu, nav tur 30, vairāk 32 jūtu. 30 es varu pacelt, 32 jau pat daudz. Nu, šis mazais no 6-litrīgā motora ir lielajiem big blokiem, kur ir 7,4 vai 8,2 litri, tur viņi lielāki. Bet, tā, kad viņi iet bojā, viņi sarūsē un sāk tecēt motorā ūdens iekšā vienkārši. Tas ir tad, kad jūrā pārāk daudz brauc? Nē, arī pa upēm, ezeriem braucot. Vienkārši cilvēkiem patīk nopirkt motoru un neko ar viņu nedarīt. Nu, tas ir vistipiskākais, ko cilvēki dara. Nu, nopērk un aizmirst. Jā, vai arī kāds konstatēs problēmu šajā vai citos mezglos un tad nodod kādam citam pārdot.